Tā, labdien, godātie klātesošie, deputāti, speciālisti, visi, kas atrodas Nokšāna kultūras dienas zālē. Šodien mums ir domas sēde, kā jau plānots, 15. jūlijas. Kvorums ir pietiekošs, šobrīd iztrūkst viens deputāts, Jānis Pastars, iespējams, ka savos tiešajos darba pienākumos nav nekāda ziņa. Esam 8 deputātu sastāvā, līdz ar to ļoti labā kvorumā. Mums ir sagatavota darba kārtība ar 26 darba kārtības jautājumiem, un, ja nav nekāda papildinājuma, tad es aicinu arī apstiprināt darba kārtību, par to nobalsojot. Kas ir par šādu darba kārtību? Vienbalsīgi. Tad varam sākt. Pirmais ir par informāciju starp sēdēm. Tātad šis periods no 18. jūnija līdz 15. jūlijam. 18. jūnijā notika 2 iepirkumu komisijas sēdes, kad noslēdzās stadiona skrejceļa atjaunošanas ar tenisītu iepirkums un zemju mērīšanas iepirkums. Tā pašā dienā Naukšāna novadā, Naukšāna pagastā un Ķoņu pagastā bija projekta 1836 skrējiens, tika sagaidīts, kur arī, kā saka, biju liecinieks. 26. jūnijā pašvaldības telpās notika sarunas ar TET pārstāvjiem par sakaru pakalpojumu uzlabošanu. 1. jūlijā darbu pabeidza projekta tātad Dīķeru parka teritorijas labiekārtošanas darbi, un 3. jūlijā kopā ar Būvvaldi šis projekts tika nodots un pieņemts eksploatācijā. 7. jūlijā notika šī perioda pirmā finanšu komisijas sēde Valmierā, kur izskatīt 5 apkārtējo pašvaldību finanšu jautājumu par aizņēmumiem un izsolēm, un apstiprināta tātad vienbalsīgi Valmieras domas zālē. Tātad izskatās, ka tādas sēdes mēnesī arī nākotnē būs vairākas. 9. jūlijā vietējā izveidotā komisija izvērtēja pretendents, kas tika iesniegti Naukšāna novada lepnumā, kur arī šodien tiks droši vien apstiprināti un arī tātad godināti novada svētku ietvaros. 10. jūlijā Daibē notika Ziemeļa atkrituma apsaimniekošanas organizācijas dalībnieku sapulce, kur 2. daļā piedalījās arī Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Pūce, kur notika informācija un diskusijas par nākotnes plāniem, gaidāmajām reformām attiecībā uz dažādiem pārmaiņām atkrituma apsaimniekošanas jomā un arī depozīta sistēmas ieviešanu. Un šajā periodā arī notiek nopietna gatavošanās novada svētku šai nedēļai, arī ar vairākām novada svētku rīcības komitejas sēdēm un dažādiem saimnieciski raksturu darbiem šo svētku sakarā. Un arī aicinu deputātus pēc sēdes uzkavēties, lai nedaudz pārunātu, kā mēs arī piedalāmies, teiksim, no mūsu puses šajos novada svētkos. Tas būtu par informāciju. Tālāk varam ķerties pie lemjamiem jautājumiem, un tad otrais jautājums ir par projektu autoceļu Breidzes zemgaļu pārbūvu 2. kārta realizāciju. Tātad finanšu komitejā diskutējot par finanšu nākotnes projektiem, nācām pie secinājuma, ka mums ir gatavs projekts un kad būtu jāgatavo iesniegšana gan Valmieras attiecīgai Valmieras novada finanšu komisijai, gan arī Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai, lai turpinātu īstenot un lemt par aizņēmumu ņemšanu, lai pabeigtu autoceļu A1 Breidzes zemgaļu pārbūvu posmā 1,55 līdz 3,65 km.
šajā, par cik šogad tiek nodota pirmā daļa, tad šobrīd parādās varbūt iespēja strādāt uz to, lai šo projektu varētu arī turpināt. Vai no speciālistu puses ir kaut kāds papildinājums šai informācijai? Lēmuma projekts drusku tiks papildināts. Konstatējušā daļā būtu jāpapildina, lai viņš būtu precizējums ministrijai iesniedzot dokumentus. Kad 2019. gada decembrī ir beidzies finansējums tas lauka atbalsta dienesta programmā, jo nosacījums ir aizņēmumiem, ja realizē projekts uz šo brīdi, lai nebūtu cits finansējums. Un tas būtu jāpapildina. Un tad ir vēl lemjošā daļā, varbūt otro punktu ielikt, kā iesniegt ietilpstošā Valmieras novadā finanšu komisijai pozitīvā lēmuma saņemšanai investīciju projektam, un tad trešais būtu iesniegt ministrijai. Vēl varbūt ir kaut kāda informācija par šo projektu vai par papildinājumiem. Varbūt Ņina var pateikt, pirmā tā projekta daļa ir nodota vai nav nodota, kad nododās? Viņas beigu termiņš ir 31. augusts. Šādā. Darbi tur faktiski ir izdarīts. Praktiski ir izdarīts. Jā. Ja vēl, ja vairāk. Cik liels finansējums vajadzīgs? Konsultāvi šim otrajai kārtai bija 172 000 kontroltāvi. Vēl varbūt kaut kāda informācija jautājumu? Varbūt to nosaukumu otro kārtu vajadzētu ņemt ārā. Nē. Viņš tā ir sadalītais projekts. Tā ir projektā, jā. Labi, paldies par papildinājumiem jautājumiem. Un vai ir kaut kādi citi priekšlikumi pie šī lēmuma projekta? Ja nē, tad strādājam uz to un arī aicinu to apstiprināt, par to nobalsojot. Kas ir par? Tā, pret, atturās. Lēmums pieņemts vienbalsīgi un cerams, ka tas arī veiksmīgi realizēsies. Nākošais jautājums par Naukšēnu novadu pašvaldības dalību Ziemassvētku tirdziņā Borkalshausenā, Vācijā. Tātad Finanšu komiteja arī skatīja priekšlikumu par lēmumu projektu, saulaicīgi lemjot par šo lietu, līdzīgi kā iepriekšējos gadus, lai var jau uzsākt gatavošanos un nodot informāciju vietējiem mājražotājiem. Lēmuma projekts sagatavots līdzīgi kā citus gadus, vienīgais tas, ka pēdējā punktā faktiski ir jāparedz arī situācija vai jārezervē situācija, ja tas notiksies, ja dalība neierobežos koronavīrusa COVID-19 izplatību. Pārējais faktiski tas ir jau kā tas arī iepriekš ir bijis. Tā. Vai ir papildinājumi pie šīs informācijas? Jautājumi? Ja nav, tad es aicinu arī par to nobalsot. Kas ir par? Pret? Atturās? Vienbalsīgi. 4. par nomināciju Naukšēnu novada lepnums piešķiršanu. Tātad novada svētkos mēs centrālajā dienā, sestdienā godinam divus izvirzītos un atbalstītos pretendentus. Šajā gadījumā tātad Sarmīta Praudiņa par radošu un izzinošu pasākumu aktīvu organizēšanu Naukšēnu pagasta bibliotēkā un Deju Klopas Švunkas darbības veiksmīgu koordinēšanu. Un Gundaru Putniņu par aktīvu sporta dzīves organizēšanu novadā, piedāvāto sporta veidu dažādošanu un visu paudžu iedzīvotāju iesaistīšanu sporta aktivitātēs. Mūsu noteikumi paredz katram no viņiem izmaksāt balvu 250 eiro apmērā. Tā kā domāju, ka labi. Un šie cilvēki ir informēti un arī ceru, ka šodienas sēdē tie būs apstiprinājumi. Tā kā vai šeit ir jautājumi papildinājumi? Ja nav, tad aicinu arī atbalstīt un nobalsot. Kas ir par? Pret, atturās, lēmums vienbalsīgs. Nākošais ir par materiālo atbalstu skolēniem uzsākot jauno mācību gadu.
Šeit arī līdzīgi kā mums jau ir prakse, ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz piešķirt skolēniem Naukšānu nodu vidusskolā, tātad 1. klasē dāvana karta no veikala Freko 30 eiro vērtībā, tie, kur uzsāk mācības 1. klasē. Un otrs punkts – piešķirt ģimenēm, kuras ir mūsu novadā deklarētas, un kurās ir 2 vai vairāk skolēni mācās mūsu skolā no 2. līdz 12. klasē, par katru skolēnu dāvana karta 20 eiro vērtībā no veikala Freko. Nu jā, un par šo lēmumu atbildīgi ir sociāla dienesta vadītāji. Tā, šeit nav papildinājumi jautājumi, tad es aicinu arī atbalstīt un nobalsot. Kas ir par? Pret atturās lēmums pieņemts. Nākošais ir par ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas atgūšanu. Vārds Svētai. Ir sagatavots lēmuma projekts sakarā ar to, ka bērnam, kurš ievietots auģu ģimeni, mainās vecums, un līdz ar to mainās atgūstamā summa. Ir lēmuma projekts sagatavots Finanšu komitejā, Sociālās komitejā, lūgums atbalstīt. Ar 8. jūliju mainās. Papildinājumi jautājumi. Nav, tad arī komitejā skatīts. Aicinu atbalstīt un nobalsot. Kas ir par? Pret atturās lēmums vienbalsīgs. Nākošais 7. jautājums par līgumu pagarināšanu par dzīvokļa Lapegles 4 Naukšēnos Naukšēnu pagastā izīrēšanu. Vārds Ņinai. Mans priekšlikums ir pagarināt līgumu par dzīvokļa numuru 4 Lapeglēs izīrēšanu uz laiku līdz 2021. gada 31. decembrim. Paldies. Ja nav citu priekšlikumu vai jautājumu pie šī, varam balsot, kas ir par, pret, atturās, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākošais ir par dzīvokli Lapeglēs 12 Naukšēnos Naukšēnu pagastā izīrēšanu. Ņina turpina. Mans priekšlikums ir slēgt līgumu par dzīvokli numuru 12 Lapeglēs izīrēšanu no 2020. gada 1. augusta līdz 2021. gada 31. decembrim. Labi. Ja nav citu priekšlikumu jautājumu, rokas neredzu, aicinu atbalstīt un nobalsot. Kas ir par? Kas pret? Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais par nekustamā kopīpašuma Ķoņu pagasta alejas dzīvokļu īpašumu domājamo daļu noteikšanu. Vārds Kasparam Roģim. Jā, tā kā būvs tiesiskie valdītāji ir nolēmuši, ka vajadzētu dzīvokļu īpašumus reģistrēt zemesgrāmatā, tad ir nepieciešams pieņemt pašvaldības lēmumu par nekustamā īpašumu Ķoņu pagasta alejas patstāvīgu būvu īpašumu sastāvā, kurā ietilpst 2 dzīvokļu dzīvojamā māja un kūts. Noteikšana, dzīvokļu īpašumu domājamo daļu noteikšana. Un priekšlikums ir noteikti domājamo daļu un funkcionāli saistīto objektu sadalījumu atbilstoši dzīvokļu īpašumu platībām, atsevišķi 2 dzīvokļu mājai alejās Ķoņu pagastā Naukšēnu novadā, atbilstoši dzīvokļu īpašumu platībām. Par šo visu. Paldies. Vai radās jautājumi pie šī? Nav. Citu priekšlikumu nav. Paldies. Aicinu arī par to nobalsot. Pieņemt lēmumu, kas ir par, kas ir pret. Atturās. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 10. jautājums par nosaukumu alejas piešķiršanu pastāvīgam būvu īpašumam. Kaspars? Šeit, lai būvu īpašnieki varētu reģistrēt patstāvīgu būvu īpašumu, ir nepieciešams pašvaldības lēmums par īpašumu nosaukumu piešķiršanu. Un priekšlikums ir patstāvīgam būvu īpašumam, kas sastāv no 2 būvēm, dzīvojamās ēkas un kūts, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu alejas. Šos. Paldies. Vai tā varētu būt? Citu priekšlikumu jau nav. Tāda aicina apstiprināt, balsot, kas ir par, kas ir pret, kas atturās. Lēmums pieņemts.
Nākošie ir vairāki par zemes īpašumu pārdošanu. Vārds Kasparam. Par zemes īpašumu Naukšēna novada Ķoņu pagasta Augšņu pārdošanu. Priekšlikums ir apstiprināt zemes īpašumu Naukšēna novada Ķoņu pagasta Augšņu, kas sastāv no vienas zemes vienības 1,07 hektāru platībā, atsavināšanas cenu 7300 eiro un nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai. Paldies. Šiem, kas skaidrs, jautājumu nav. Lēmuma projekts redzams. Visām kartēm, man liekas, tur bija pievienojumā arī. Tad aicinu arī par to balsot. Kas ir par, kas ir pret, atturās, lēmums pieņems vienbalsīgi. Turpina Kaspars. Nākamais ir par zemes īpašumu Naukšēna novada Ķoņu pagasta Jaunkļavas pārdošanu. Priekšlikums ir apstiprināt zemes īpašumu Naukšēna novada Ķoņu pagasta Jaunkļavas, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,2509 hektāru platībā, atsavināšanas cenu 800 eiro. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai. Jā. Tas ir Šķūņu vieta atrast? Jā, tas ir tur, kur Šķūns atrodas. Paldies. Labi. Ja nav citu priekšlikumu, aicinu balsot, kas ir par, kas pret, atturās vienbalsīgi. Paldies. Tālāk. Kaspars. Nākamais par zemes īpašumu Naukšēna novada Ķoņu pagasta Jaunķiploki pārdošanu. Priekšlikums ir apstiprināt zemes īpašumu Naukšēna novada Ķoņu pagasta Jaunķiploki, kas sastāv no divām zemes vienībām 2,14 hektāru kopējā platībā, atsavināšanas cenu 2200 eiro. Un attiecīgi nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai. Jā. Ja ir jautājumi, lūdzu. Nē. Tad aicinu balsot, kas ir par šo, kas ir pret. Viens ir par? Pret. Un kas atturās? Paldies. Tālāk, lūdzu. Nākamais par zemes īpašumu Naukšēna novada Ķoņu pagasta Kalnkļavas pārdošanu. Priekšlikums ir apstiprināt zemes īpašumu Naukšēna novada Ķoņu pagasta Kalnkļavas, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,6872 hektāru platībā, atsavināšanas cena 1000 eiro. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai. Jautājumi? Tās ēkas viņai ir, ne? Jā. Tās pa pajām privatizētas. Labi, vēl jautājumi? Papildinājumi? Ja nav citu priekšlikumu, aicinu balsot, kas ir par, kas pret, atturās, lēmums vienbalsīgs. Paldies, tālāk. Par zemes īpašumu Naukšēna novada Ķoņu pagasta Kalnkoņu pārdošanu. Priekšlikums ir apstiprināt zemes īpašumu Naukšēna novada Ķoņu pagasta Kalnkoņi, kas sastāv no vienas zemes vienības 5,74 hektāru platībā, atsavināšanas cenu 3800 eiro. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai. Jautājums pie šī lēmuma projekta? Nē, šis nebija pārdot. Labi. Nomina. Tā ir nomas pirmtiesīgā persona, kas izpērka zemi no zemes reformas laikiem. Vēl jautājumi, citi priekšlikumi? Manā skatījumā iebilst, manā skatījumā nepārdot šo īpašumu par tādu cenu. Un priekšlikums ir? Reāli tirgus cenu. Pārdot par tirgus cenu. Jā. To jau arī likums nosaka, publiskas personas mantas izšķērdēšanas likums. Cik iznāk par hektāru? Cik tur bija 5 un 3 liku? Tad 15,000 maksā. Šobrīd apmēram it kā zem tirgus cenas ir divreiz mazāk tā cena noteikti.
Varbūt, jā, Kaspar, mazliet paskaidro to, ko tu komitejā teici arī, jo te deputāti, kur nebija finanšu komitejā, varbūt dažas. Jā, šis ir zemes īpašums, kuru jau no 1991. gada izmanto persona, kas ir pieteikusies izpirkt šo te zemi, bet zemes reformas laikā netika izpirkta. Un beidzoties zemes reformai, viņiem joprojām saglabājās nomas pirmtiesības. Līdz ar to pašvaldībai ir vai jāturpina iznomāt par 0,5% no kadastrālās vērtības gadā šī zeme, vai arī piedāvāt pārdot par ne zemāku cenu par kadastrālo vērtību. Un līdz šim prakse? Līdz šim arī tādi īpašumi joprojām Naukšēna novada pašvaldībā tiek pārdoti par kadastrālo vērtību plus pašvaldības izdevumi, kas ir nepieciešami īpašumu reģistrācijai zemesgrāmatā. Jā, vai ir jautājumi pie šīs informācijas, ko speciālists teica? Papildinājumi kaut kā? Zemāk par kadastrālo, ne? Tas ir pats zemākā cena, par kuru drīkstētu pašvaldību pārdot. Bet augstākā nav noteikta. Augstākā nav noteikta. Pašvaldības izvēle ir, var arī novērtēt tirgus vērtību un pārdot par tirgus vērtību. Jā, bet tev jau darbojas likums. Publiski personu finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likums 3. pants. Uz tevi tas attiecas. Ja tu balsos par šo. Es nebalsu par šo. Nolas to pantu. Publisks personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pants. Nosaka, ka pašvaldībai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu liederīgi, tai skaitā noteikts, ka manta atsevinām par nododamā īpašumu vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. Respektīvi, publisks mantu aizliegts pārdot privātpersonai vai kapitāla sabiedrībai par acīm redzami pazeminātu cenu. Tas ir tīri subjektīvi viedoklis. Bet, ja uzstājas tirgus vērtējumu, tad tas vairs nav subjektīvs vērtējums. Sveita, vai tev ir komentārs? Arī kadastra likumiem, kas man liekas pārsaka, kur kadastra vērtība nākamajā gadā varbūt, ka mēs izraujam no konteksta vienu darījumu. Nē, tas nav viens darījums. Tas ir daudz. Ja godīgi jāsaka, tas nav vienīgais darījums. Nē, bet tad, ja mēs tā darītu uz visiem īpašumiem, tad tā būtu jādara. Uz visiem īpašumiem viņš neattiecas. Bet šeit ir noma. Paņem iegūtās ēkas zemes, tas ir viens nosacījums. Noma, ko neizpirkt līdz reformai, tas ir otrs nosacījums. Tas ir, likums ir viens, bet tur jau jāņem kontekstā vairāk panti. Un 4. pants jau arī skan ļoti īpatnēji, uz ko pamatojas atsevišķas projekts. Labi, un tad tā situācija varētu būt tā, ka piedāvā nomniekam. Viņam tāpat ir cena pirkuma pret tiesības. platību ir zema. Nē, to jau saprot visi vienīgais, ka viņam ir pirkuma tiesības. Ir vērtēt Kjoņa pagasta īpašumu pirms pāris sēdēm, ko pārdeva, kur pie vērtēšana, tur gāja cena. Bet viņi turpinās nomāt, tā viņi neizpirks vispār. Nē, zemes reforma beigusies. Tur ir Viņi var piemērot nepirkt, cits jā. Viņi te nevar nosacījums. piespiest pirkt. Un mums ir noteikumi izstrādāt par zemes nomu. Šeit jāņem vērā to, ka Ņemot vērā, ka kadastra vērtība pārskatīs. šajā gadījumā zemes kadastrālā vērtība arī tai zemē ir apmēram 2 reizes zemāka nekā vispār lauksaimniecībā izmantojamai zemē. Ja šobrīd tie ir normālai ārzemē ir kaut kāda 800 eiro par hektāru, tad šī gadījumā tie ir 400 eiro par hektāru kadastrālā vērtība. Bet varbūt vispār tas jautājums ir, kā saka, jāatliek. Mēs nepiedāvāmies. Viņš jāizpēj. Viņš būtu jāatliek manā skatījumā. Kāpēc nevar vērtējumu taisīt un piedāvāt? Nē, var arī vērtējumu taisīt, nav problēma. Nē, bet tad vērtējumu taisa un piedāvā, bet cilvēks viņš saka, nē, bet es neesmu gatavs pirkt, man tāda līdzekļa nav. Es turpinu nomāt. Tieši tā. Un tad iegūms pašvaldībai no tā jau laikam arī nav tieši liels. Vai dara uz Rīgā? Un
mainās jau visu laiku tas vērtējums. Bet varbūt vēl klātesošiem deputātiem pārējiem, kā jūs skatāties, es nezinu. Nu, varbūt viņu atlikt un turpināt izpētīt, nesasteigt. Nākošo sēdi, un otrs ir, nu, ja pasūta vērtējumu, tu vienkārši būs, ka pašvaldība pildīja likumu. Kolēģi, kā jūs skatāties uz to, ka mēs viņu atliekam un turpinām pētīt? Tā varētu būt? Nē, nu tad pasūtām novērtējumu, un tad mēs varam salīdzināt to tirgus cenu ar to cenu, kas ir pašvaldības noteiktā. Cik ilgi viņš var nomāt? Bezgalīgi, es sapratu. Kamēr nav sataisīti nodokļu parādi vai nomas maksas parādi, tikmēr var nomāt par 0,5% no katastrālas vērtības. Tā ir tā lieta, ka tāds strupceļš šī kā. Vai kolēģi uzskata, ka ir jāpasūta novērtējums? Nu, speciālisti. Novērtējums būs 300, bet ja viņš var nomāt mūžīgi, ne? Jā. Nē, 9 gadu, nevis mūžīgi. Novērtējumā 500 99 gadi, nu, precīzi. Nē, nu, pa pājām privatizētiem objektiem tā ir. Jā, nu šobrīd tā ir diezgan smieklīgi salīdzināt ar visām pārējām. Nu, tad vispār, jā. Citiem objektiem ir lielāka. Kāpēc mēs papētījām tādas? Šāds vai ne? Nē, priekšs par Jā, tad tu varēja netīt par certifikātu. Jā, nu es saprotu, ka priekšlikums ir tad veicam tirgus cenas novērtējumu un tad redzam salīdzinot kā. Nedod par šī to par 1000, nav jau teikts, jā, par 1000 hektāru. Nav jau teikt, to par 2000, te ir brīvi izvēle. Nē, nu tad novērtē un tad kaut kāds pamats vispār spriež. Nu, tas varētu teikt kompromisu variants. Imants Ligīt, es tad neredzu gads kaut. Novērtējumu? Vai mēs iezīminājies, bet vienai pāris tūkstoši sevi tad spiesmēji sanāk. Saprotu to situāciju, tā var ļoti. Jo šitais pēc platības ir nopietnāks un tas pamats ir tādai tomēr pauzē vai pārdomām. Nu. Manā skatījumā faktiski visiem īpašumiem virs hektāra, šodien 4 tādi, visiem vajadzētu vērtējumus veikt. Tur, kur ir ēkas virsur, tur pavēltu vērtējumu. Un tiem, kam ir ēkas, tiem pirms tiem jāved. Nu, tur ir 4 tādi. Tur ir 2 zemes gabali, viens ir 0,4 hektāra, apmēram 1,7 hektāra. 2,1 hektārs. Kopā 2,14. Mēs pat nevaram iet Tā, atgriežamies pie šī jautājuma. Tā tad ir izskan viedoklis, ka pasūtīt novērtējumu. Līdz ar to, vai tāds varētu būt šī brīža kompromiss pie priekšlikums, ja? Un tas nozīmē to, ka to situāciju turpinam. Nu, tad pievienojam pie nākamā. Tur, ka būs runa par īpašumu sagatavošanu novērtēšanai, tad pievienojam šo. klāt. Okay. Tad nākošais. Vēlreiz, bez vērtējumu nevar pārdot, nevis par šīto cenu 3000, bet vienīsim par 6000. Nu kā tu dabu? Kā tu veidos 6000 lūdzu pamatot? Nemazāk kā tas reālā vērtība, ne? Nu jā, bet tev jau vajag pamatoju, kāpēc Kā tas dāv 3 ar komatiem no 6? Ja doma novērt. Domai arī jāpamato. Nosacītā cena ir tirgus cena. Jā, nemazāk kā tas Pa 2 cenām tik var pārdot. Tā, labi. Tātad, Didzi, iesim tālāk, tad pie nākošā jautājuma. 16, ja? Kas par turpina? 16. Vēber. Par zemes īpašumu Naukšēna novada Ķoņu pagasta Vēbera pārdošanu. Priekšlikums ir apstiprināt zemes īpašumu Naukšēna novada Ķoņu pagasta Vēberi, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,0576 hektāru platībā, atsavināšanas cena 1000 eiro.
un attiecīgi nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajām personām. Vai ir šeit citi skatījums, priekšlikumi citi? Ja nav, tad aicinu balsot, kas ir par, pret, atturās, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk, 17. Par zemes īpašumu Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Mirķu kūts pārdošanu. Priekšlikums ir apstiprināt zemes īpašumu Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Mirķu kūts, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,7343 hektāru platībā, atsavināšanas cena 1100 eiro. Un attiecīgi nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai Rūķu Sijā, kas ir uz zemes vienības esošo būvju īpašnieks. Radās jautājumi pie šī. Citu priekšlikumu, ja nav, balsojam, kas par, kas pret, atturās, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk 18. Par zemes īpašumu Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Nurmu Krejotavu pārdošanu. Priekšlikums ir apstiprināt zemes īpašumu Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Nurmu Krejotavu, kas sastāv no vienas zemes vienības 2,1 hektāru platībā, atsavināšanas cena 2150 eiro. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai ar zemes vienību saistīto būvu tiesiskajiem valdītājiem. Cits skatījums, priekšlikumi jautājumi. Ja nav, balsojam, kas ir par, kas pret, jā, Gince, kas atturās. Paldies. Nākošais, 19. Par zemes īpašumu Naukšēnu novada Naukšēnu pagastu Naukšēnu ciema Priedāju pārdošanu. Priekšlikums ir apstiprināt zemes īpašumu Naukšēnu novada Naukšēnu pagastu Naukšēnu ciema Priedāju, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,0993 hektāru platībā, atsavināšanas cena 1300 eiro. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai, būvu tiesiskajai valdītājai. Vai ir jautājumi pie šī? Citu priekšlikumu? Nav. Aicinu balsot, kas ir par, kas pret, atturās, vienbalsīgi. 20. Par zemes īpašumu Naukšēnu novada Naukšēnu pagastu Naukšēnu ciema Pulkolu pārdošanu. Priekšlikums ir apstiprināt zemes īpašumu Naukšēnu novada Naukšēnu pagastu Naukšēnu ciema Pulkolu, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,3376 hektāru platībā, atsavināšanas cena 3050 eiro un noteikti nomaksas termiņu 3 gadi. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai, būvu tiesiskajam valdītājiem. Jā. Vai ir jautājumi pie šī lēmuma projekta? Citu priekšlikumu? Aicinu balsot, kas ir par, pret, atturās, vienbalsīgi. Tālāk, 21. Par zemes īpašumu Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Strigulīšu pārdošanu. Priekšlikums ir apstiprināt zemes īpašumu Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Strigulīšu, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,45 hektāru platībā, atsavināšanas cenu 1300 eiro. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai. Tā. Vai ir jautājumi, citi priekšlikumi? Tad, ja nav, aicinu atbalstīt un balsot, kas par, kas ir pret, atturās, lēmums pieņemts. Un 22. Par zemes īpašumu Naukšēnu novada Naukšēnu pagastu Vizbulis pārdošanu. Priekšlikums ir apstiprināt zemes īpašumu Naukšēnu novada Naukšēnu pagastu Vizbulis, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,61 hektāru platībā, atsavināšanas cenu 1500 eiro. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai. Vai ir jautājumi? Citu priekšlikumu? Ja nav, aicinu balsot, kas ir par,
Kas pret? Atturās. Lēmums vienbalsīgs. Un nākošais, 23. Par zemes īpašumu Naukšēnu novada, Naukšēnu pagasta Zaltes pārdošanu. Priekšlikums ir apstiprināta zemes īpašumu Naukšēnu novada, Naukšēnu pagasta Zaltes, kas sastāv no vienas zemes vienības 1,61 hektārs platībā, atsavināšanas cena 1900 eiro. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai. Jautājumi? Priekšlikumi? Tad aicinu balsot, kas par? Kas pret? Viens. Kas atturās? Lēmums pieņemts. Tā, kas pus? Malas. Es ūdeni nevajag. Tad nākošais. Par nekustamā īpašumu sagatavošanu atsavināšanai. Kas par turpina? 24. jautājums. Priekšlikums ir uzsākt šādu pašvaldības nekustamā īpašumu sagatavošanu atsavināšanai. Naukšēnu pagasta Kuranči, zemes platība 0,47 hektāri. Naukšēnu pagasta Pļaviņas, zemes platība 1,96 hektāri. Naukšēnu pagasta Ausekļi, zemes platība 1,66 hektāri. Ķoņu pagasta Mazrūjas, zemes platība 0,57 hektāri. Un tad ir priekšlikums papildināt šo te sarakstu par Ķoņu pagasta Kalnkoņi, zemes vienību 5,20. Bija vairāk. 5,74 hektāru platībā. Un veikt minēto nekustamā īpašumu novērtēšanu. Jā. Vai papildinājumi pie šī lēmuma projekta speciālistiem? Jautājumi deputātiem? Klātesošiem? Tad aicinu balsot par priekšlikumu. Kas ir par? Kas ir pret? Atturās. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Par Naukšēnu novada domes lēmumu atcelšanu. Kas par turpina? Priekšlikums ir atcelt pilnībā Naukšēnu novada pašvaldības domes sēdes lēmumus par nekustamā īpašumu Naukšēnu pagasta Aijas zemes vienības daļas iznomāšanu, par nekustamā īpašumu Naukšēnu pagasta Bollītes zemes vienības iznomāšanu, par nekustamā īpašumu Ķoņu pagasta Bošas zemes vienības iznomāšanu un par nekustamā īpašumu Ķoņu pagasta Lapiņas 1 zemes vienības iznomāšanu. Šie lēmumi jāatceļ, jo 2020. gadā tie netiek realizēti. Vai ir jautājumi? Citu priekšlikumu? Papildinājumi. Tad aicinu nobalsot par šo. Kas ir par? Kas pret? Atturās. Paldies. Un pēdējais jautājums ir par atrunājumu piešķiršanu domas priekšsēdētājam Jānim Zumentam. Ir sagatavots, uzrakstīts iesniegums, sagatavots lēmuma projekts par atrunājumu piešķiršanu no 22. jūlija līdz 21. augustam. Un atrunājuma laikā priekšsēdētāja pienākums uzdot pildīt priekšsēdētāja vietniekam Gātim Ceriņam. Lēmuma projekts ir redzams un lietvedībā sagatavots. Līdz ar to vai ir kaut kādi papildinājumi vai jautājumi pie šī. Ja nav, tad es aicinu atbalstīt un nobalsot par to. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturās? Paldies! Tātad darba kārtība ir izskatīta. Tālāk sekos informācijas par nākamajām sēdēm un arī par novadu svētkiem. Tātad oficiālo sēdes daļu varam slēgt.